ir mūsu labākā skolotāja. Tāpēc tu drīksti to zināt. TV laikmets otrdienās 16:00. Radio Naba FM 93,1. Labdien, labdien, labdien. TV laikmets vēl joprojām šeit, Latvijas, un ne tikai Latvijas ēterā, visur, kur jūs mūs dzirdat, ar internetu palīdzību visā pasaulē. Šodien mēs atkal esam klāt, un mūsu šīs dienas studijas viesis ir Aleksandrs Kirsteins, arhitekts, bijušais Saeimas deputāts, kādreizējs mans biedrs no LNK laikiem, un vēstures entuziasts arī. Šodien mēs runāsim par vairākām lietām. Mūsu raidījuma tēma ir latviešu aristokrātija, latviešu mužniecības vēsture, un mēs parunāsim par mītu, kurš joprojām daudz latviešu sirdīs, spriežot pēc arī mūsu Twitter atbildēm, ka latvieši tāda kalpu tautiņa un dzimtauts bija. Ar ko mēs varētu sākt? Ar kuru gadsimtu? Kurā gadsimtā mēs šobrīd atrodamies? Jā, varbūt mums vajadzētu ievadā, teiksim, es domāju arī klausītājiem pateikt, ka marksistiskā vēstures koncepcija, viņa jau nesākās tikai padomu laikos, viņa faktiski jau tika kultivēt jaunās strāvas laikā, un tad parādījās šis mīts par 700 gadiem verdzības, lai gan mēs nonāksim pie tā, ka vēl 14. gadsimtā gandrīz visi mūžnieki Latvijā bija senlatviešu vārdiem, no līvu, un kuršu un latgaļu vārdiem, bet runājot tā nopietnāk, es domāju, ja lietuviešiem ir uzsver, ka viņiem ir bijusi valsts, kas ir gandrīz līdz Melnai jūrai, tur no Baltijas jūras stiepsies, tad man vienmēr ir pretjautājums, ar ko, piemēram, Kurzemes hercogiste vai, piemēram, Livonijas federācija būtu sliktāka par Lietuvu, jā. Jo mums var pārmest, ka Kurzemes hercogs runāja vāciski, tad mēs varam pateikt, bet piedodiet, Krievijas mužniecība domāja vāciski, runāja franciski, un dažs krievu vārds zina tika izlamātos ar zemniekiem, vai ar ko, piemēram, poļu aristokrātija, vai lietuviešu pārpoļot aristokrātiju, kas runāja poliski, un valsts... Baltkrievu valoda. Senkrievu, jā teiksim, oficiāli rakstu valoda, bet runāja poliski, tad Jagailoņi, jā, visi, un bija pārpoļojušies, vispār lietuviski nemācīja, un kur 80% bija slāvi, un ar ko šī valsts būtu labāka, piemēram, par to pašu, kā es teicu, kultūrāli Kurzemes hercogistijām. Un līdz ar to, teiksim, ir viens tas politiskais jautājums, ja kas tad būtu bijis ar latviešiem, ja nebūtu parādījies šeit varbūt šis ordens un nebūtu senlatviešu kristītis, šīs tautas, ja, tad es paņēmu šeit vēsturnieka ļoti labs izdevums. Bet piedod mazliet par tām valstīm, tad tas jautājums ir ļoti ilgi producēts, ka mums tā valsts ir tikai no, 18. gadu. Tāpēc, ka katram okupantam ir svarīgi pateikt, ka, piemēram, ja Krievi taču nemāca savās skolās, ka viņiem tur ir bijis Hazāra impērija ar jūdaismu, jā, kā galveno, teiksim, un ka Kijeva tur, teiksim, bija Židovskī varota, un ka tur valdīja Hazāri, un ka 9/10 no Krievijas ebrejiem nav ebreji, bet ir Hazāri, jā, kas bija pieņēmuši jūdaismu. Viņi stāsta, ka tā ir sena Krievu valsts, kas tur ir dzīvojuši tā un tā, jā, lai gan mēs zinām, ka faktiski vēl līdz kaut kādam 13. un 14. gadsimtam, teiksim, slāvu cilts, viņas ieņem nelielu teritoriju dienvidu, tas ir ziemeļrietumu daļā, tagadējās Krievijas ziemeļrietumu daļā, jā. Un Krievi taču arī nekur neaģitē, teiksim, ka Krievijas impērija ir mantiniece Mongoļu Tatāru impērijai vai Hazāru impērijai, ja, bet visu laiku runā par vēsturisko... Tisičļietņie Rusi, jā. Un nestāsta, jā, teiksim, katrā skolā, ka Rjuriki bija, teiksim, skandināvu izcelsmes, un ka kņaziene Olga faktiski bija Helgi un tā tālāk, jā. Un tāpēc viņiem ir svarīgi pateikt, ka redziet, ja tur Lietuvai kaut kas bija, tad latviešiem gan nekā nebija, bet kas tad ir valstiskums vai vēsturiskums? Tas ir viena formācija un viena valsts pāriet, mantojot iepriekšējās tiesības, un šeit šī vēsturiskā, teiksim, vēsturiskais valstiskums izveidojas tieši tāpat kā Zviedrijā tajos laikos, vai ne, un tāpat kā Lielbritānija, kad gāja šie kari starp normandiešiem un vietējiem angļu iedzīvotājiem. Jā, starp citu, es pirmo reizi par Livonijas valsts tādu asociācija ar latviešiem. Dzirdēju tieši Lietuvā, kad Lietuvas vēstures muzejā runājot ar vienu Lietuvas vēsturnieci, viņi man uzdeva jautājumu, kāpēc jūs latviešu Livoniju neuzskatāt par savu valsti, jo Livonija tā taču bija jūsu valsts un ļoti sena valsts un spēcīga valsts,
un jums bija sava aristokrātija, kāpēc jūs to tā neuzskatāt? Un es viņai nevarēju toreiz atbildēt, tas gan bija vairākus gadus atpakaļ. Tagad pārējām tālāk, jā. Latvijas neatkarība ir 20 gadus, un tikai pagājušā gadā iznāca tādas grāmatas kā Fegezaka, Senču un Mantinieki par Lielvidzemi. Un 50 gadus mēs nekādīgi nevarējām izdot Andreja Johansona, teiksim, kultūras vēsturi, ja, jo tika izplatīts mīts, ka te ir bijuši kaut kādi vācieši, bet nebija jau Vācijas, bija, teiksim, Svētā Romas impērija un bija vienotā Romas telpa 13. gadsimtā, un kas ir smieklīgi, ja, ka, teiksim, ja jūs izlasiet to pašu Fegezaku, tad jūs redzat, ka te ir skoti, te ir francūši, te ir flāmi, te ir holandieši, visas Eiropas tautas, kuras neskapēc, ja, marksistiskais pasaules uzskats padomju skolās un arī vēl vēlāk turpināja pārkristīt, ka tie visi bijuši vācieši, kas ir ieradušies no Vācijas, kuras tajā laikā vispār nebija. Tātad, kāpēc mums vajadzētu izdzīt ārā, piemēram, kaut kādus līvenus, kuri ir celšies tiešā līnijā no kalpo dzimts, vai patriekt, teiksim, kaut kādus Jersikas karaļa visvalžu pēcnācējus, teiksim, von Ikšķils, pie kuriem piederēja Stauffenbergs, kas taisīja atentātu pret Hitleru un tā tālāk, un tai pašā laikā, jā, mums vajadzēs slavēt proletarisko internacionālismu kaut kādus 800,000 iebraucējus no Padomju Savienības, vispār bez kaut kādām tradīcijām saknēm. Nu, loģiski, ka tas bija vajadzīgs, lai uzpotētu šeit, ka te nekā nav bijis, jā, cilvēki, tā sakot, ēda sūnas un sēnes, un tad ienāca, pievienoja, teiksim, Krievijai, jā, un sākās milzīga attīstība, un lūk, Baltijas provinces uzplaukt tā tālāk, lai gan arī tiek noklusēts, ka te arī pat bija autonomija savu, kā viņi bija Vācijas, ka tā viņi bija tajā, teiksim, es domāju, nu, valodas ziņā, jā. Bet, ja mēs tā pareiķinām, cik tad mums kopā, tad, ja mēs uzskatām Livoniju par mūsu latviešu valsti, ja mēs Jersiku uzskatām par latviešu valsti, Kursas zemes arī par mūsu valstīm, ja mēs uzskatām Kurzemes hercogisti par latviešu valsti, tad cik tad mums sanāk kopā tie valstiskuma gadi un cik mums sanāk Krievijas impērijas sastāvā? Te faktiski drusiņi ir mums arī tādas ilūzijas, ir pretējais, ja teiksim, tas, ko es teicu, ja, pretējais uzskats, kas tiek kultivēts, un ko ļoti labi ir atspēkojis Indričs Šterns, un es domāju, viņam ir labākā grāmata Latvijas vēsture 1180. 1290. Krustakāri, ja. Otrs mīts ir tātad, ja nebūtu šeit parādījušies šie ordeņu bruņinieki un nebūtu kristietība, tad te būtu viena diža valsts, bet es gribu atgādināt, bija jau 14 veidojumi, kuri vēl dalījās sīkāk, nebija nekādas valsts un nebija pat tādas Latgales. Lielākais bija Jersikas valdnieks Visvaldis, kuru vienīgo hronikā sauc pa karali visos dokumentos, jā. Kalpo dažās vietās ir seniors, teiksim, tad novada vecākais, dažās ir, teiksim, vietējais kungs, jā, nu tikai tur var atrast, protams, kaut kādā līgumā, bet konstanti ir Jersikas, jā, tātad šis Visvalds, bet es nosaukšu, jā. Diemžēl Latvija bija sadrumstalota gan Latgali, gan Kurzeme, gan Zemgali, vēl daudzās sīkās vienībās, un bieži šīs vienības, ja nepārsniedz, teiksim, kādus 10-15 ciemus, un platumā bija 5 km un garumā, teiksim, 7, jā. Jo tajā laikā, 13. gadsimtā mums bija Aizkraukle, Autīne, Jersika, Koknese, Kursa, Lielvārde, Mārtiņsala, Mežotne, Rīga, Satekle, Satezele, Tālava, Tērvete, Turaida, jā. Un katrā bija savs vietējais valdnieks, teiksim, Turaidā bija Anno, Rīgā bija Aso, Līju virsaitis, jeb valdnieks, ja Mārtiņsalā bija Ako, Autīnē bija Varidots, Lielvārdē bija Uldevenis, Satezelē bija Dabreles. Nu, kā tad jūs domājat šīs 5 vai 7 km valstiņas ar 30 līdz 150 karavīriem stāvētu pretīm Jāņa 3. vai Ivana 4. vai Mindauga, teiksim, kaut kādiem 50,000. Jā, zemgaļi sakāva, viņi varēja sapulcināt kaut kur diezgan vairākus tūkstošu lielu kara draudzi, bet tad tā sapulcināšana arī notiek no dažādiem novadiem, un tur parasti arī piedalījās, ja izdevās tur 5 vai 10 šos vietējos karavadoņus savākt, jā. Tātad bija ļoti daudz un dažādu šo veidojumu, bet faktiski tikai Livonijas konfederāciju mēs varam uzskatīt par vienu tādu teritoriālu, kur kopā bija
tagadējā Latvija un Igaunija, par pirmo valstisko pamatu kā tādu. Tad mums ir laiks arī ķerties konkrēti šeit latviešu aristokrātijai. Ko mēs varam uzskatīt par latviešu aristokrātiju un kurā gadsimtā mēs šobrīd atrodamies? Ja? Mēs ar kuru gadsimtu sāksim šīs šo vēsturi? Tad, ja mums Rietuma Eiropā, teiksim, Francijā, tur ir sena muižniecība, tur varēja mantot, un tā aristokrātija jau bija vēl, teiksim, pa kādiem 500-700 gadiem vecāk, tad, kā zināms, protams, Latvijas teritorijā, Senlatvijā jau nebija šādu zināmu. Ja mēs nezinām, mums nav dokumentāli, kas šiem piederēja, visiem šiem īpašniekiem, vai viņiem bija privātas zemes tiesības, bet pirmais dokumentos pieminētais, un kas bija muižnieks, tas bija lēņa tiesības. Zeme nebija Livonija, sākumā viņa nebija privāta īpašums, viņas izlēņoja. Ja? Tad vai no arhibīskaps, viņš iedeva lēnī jums zemes īpašumu, par ko šīs zemes saņēmējs apņēmās nosūtīt 100 vai 200 vai attiecīgu skaitu karavīru kara gadījumā. Viņš bija atbrīvots pat no nodokļiem. Jā. Līdz ar to pirmais zināmais Latvijā šāds oficiālais kronika, Indriča kronikā minētais ir bīskapa Alberta izleņotais zemes gabals Daniēlam un Konrādam no Mējendorpas. Tātad Lielvārds un Ikšķils pils kopā ar zemi. Jā. Tad mēs zinām, ka Jersiks karalis Visvalds saņēma kā lēni visu šo Jersiku, viņš savukārt dāvināja, tur acīm redzot jau bija notikusi kristīšana vietēji iedzīvotāji, un viņš atdāvināja Cesvainas novadu atpakaļ. Jā. Lēni varēja mantot pēcnācēji. Pēcnācēji miršanas gadījumā šis lēnis, jeb šī zeme atgriezās atpakaļ, teiksim, arhibīskapa vai ordeņa īpašumā, un viņš tika izlēņots nākošajam. Jā. Pats nosaukums mūža ir ārkārtīgi interesanti. Enzelins rakstīja, ka mūža ir somu vārds moiza, un latviešu valodā tas ir it kā esot ienācis kā aizgums no līju valodas. Mois jau nozīmē tikko uzvārds iežogots, kaut kāds īpašums. Tagad valodnieki saka, ka tas tomēr ir ķeltu vārds, jo ir Bretaņā moiza, un moiza ir vieta, kur strauji kaut kāda saimnieciska attīstība notiek, vai kur tiek gūti saimnieciskie sasniegumi, jā, teiksim, ar šo vārdu apzīmē. Un ir zināms, ka tomēr šeit vēl pirms somu tautām un pirms baltiem, acīm redzot, ir bijuši diezgan daudz arī ķelti, jo hidronīmi uz to norādušiem ķeltu vārdiem, kas ir ārkārtīgi interesanti. Bet nebūtu svarīgi, bet mīts šis marksistiskais, ja, par šausmīgu, tātad vācu bruņinieki ienāca Latvijā, apsita nabaga vietējos. Tad mēs skatoties 14. un 15. gadsimtā mūsu pašu vēstures muzeja arhīvos redzam, ka vēl, teiksim, 14. gadsimtā pārsvarā visi šie lēņu kungi, kuriem ir iznomāti Latvijas lielie zemes īpašumi, Latvijas tad nebija, bet Livonijas lielie zemes īpašumi ir ar latviskiem uzvārdiem, jā. Ragabutis, Tagabut un tā tālāk, un vācu uzvārdi parādās tikai sākot ar 15. gadsimtu, jā. 15. gadsimta beigās tikai 41 vācietis, kuram tika izlēņotas, jā, teiksim, šīs zemes. Tad jautājums ir nākošais, kur tad paliek šie latviešu muižnieki? Kur viņi palika? Jā, viņus nevarēja kaut kādā veidā likvidēt, jo tad, kad, teiksim, Līvs vai Latgalis vai Kurs vai Zemgals bija pieņems kristietību, viņš nonāca pāvesta aizsardzībā. Mēs zinām, bija pāvesta, jā, Inocenti tāda bulla izdota. Un Livonija bija garīga valsts. Jā, pilnīgi vienādām tiesībām, tātad viņi nevarēja aplaupīt, jā. Kas notika? Te ir pētījuši vēsturnieki, daudz ir pārdevuši. Ja nebija, teiksim, pēcnācēji, ja? Protams, viņš atdeva atpakaļ šo savu īpašumu. Un te es vienkārši paņēmu internetā, paskatījos par dažām dzimtām, un tad ir ārkārtīgi interesanti. Līvena dzimta ir viena no zināmajām. Ja viens no pirmajiem līveniem aprecēja kalpu meitu, tad viņa sazarojas, viņa ļoti kupla, bet, protams, viņa pārvācojas, lai gan nevar teikt, jā. Jo pēdējais, teiksim, ja mēs zinām, bija Firsta Līvena bataljons brīvības cīņās, tad viņa dēls Kārlis Līvens bija akcijas sabiedrības Šīfers direktors, un kad viņš nomira, viņš tika pārabedīts 2004. gadā Mežotnes kapsētā, un tur arī viņa sieva ir abedīta, jā, un viņš taču vadīja latviski, teiksim, šo uzņēmumu Latvijas laikā, jā, Ulmē laikos viņš jau ne jau vācu valodā viņš vadīja. Mēs zinām, ka ļoti sazarojās, bet nebija dēlu, Visvaldim nebija dēlu, Jersiks, bet viņam bija meita, kuras pēcnācēja radīja tad šo Fon Ikšķilu dzimtu, kurai atkal ir daudz zari, un kas ir ārkārtīgi interesanti, ko jūs pieminēju. Stauffenbergs, grāfs von Stauffenbergs, kas piedalījās atentātā pret Hitleru.
Tātad turpat otrs baltietis, jā, kas arī piedalījās, viņam piegādāja pirmās tās plastiskās sprākstielas, ko angļi bija izgudrojuši, tas ir Lorinhofens. Skatāmies, kas ir Lorinhofens, atkal Skultas muižu īpašnieks, jā. Nu, faktiski viņa tēvs bija īpašnieks. Viņš ir dienējis Tukuma kājnieku pulkā, piedalījās brīvības cīņās Latgalē, bet ir izbraukusi ģimene kaut kur 20. gados pēc agrārās reformas, acīm redzot, tā Skultas muiža tika nacionalizēta, un viņš kara laikā no Ukrainas frontes tika pārcelts pie Kanārisa un kļuva par apvēra diversiju daļu vadītāju, kas ir atkal ārkārtīgi interesanti, jā. Vienkārši viņi abi ir saistīti ar Latviju. Viņi ar Kanārisu brauc uz Vāciju pēc Musolīni aresta, jo Hitlers bija pārskaities, gribēja nolaupīt Romas pāvestu un tur taisīt atentātu pret Itālijas karali, pirms Skorcēni bija nolaupījis, jā. Tad Kanāris ar šo Lorinhofenu brauc uz Venēciju, kur tiekās ar jauno Itālijas izlūkdienas priekšnieku un brīdina, teiksim, par SS plāniem, jo tas Hitlers bija līdz SS-iešiem realizēt, ja, šo plānu, teiksim, pāvestu nolaupīšanu un karaļa nogalināšanu, jā, un tad tur, kur skaties, visur latvieši, visās malās. Bet tās ir tās divas slavenākās dzimtas. Trešai Tīzenhauzeni. Tā ir tātad otra brāļa, Visvalda brālis Koknese bija Veceke vai Veciķis vai Vedzeke, viņa dažādās kronikās rakstīja, kuram ordeņa brāļi viņš kristietību vēl nepieņem, nodedzināja Koknes pili, un tad viņš, mēs zinām, Igauņu viņu iecēla par Terbats ķēniņu, jeb vietējo karali, un karā viņš, teiksim, aizgāja bojā, jā. Tās ir tās dzimtas, kas pārvācojās kā tādas, bet mēs jau varam paskatīties, piemēram, kas bija ķolniņi, atkal skatāmies tas pats Peniķis, kur uzpeld viņu vārds. Jā, viņa vārds uzpeld Smoļenas kaujā pie Plettenberga. Plettenbergs, jā, šogad paiet 510 gadi, kopš tika sakauts Ivana III karaspēks Smoļenas kaujā, tad tas bija 13. septembrī, starp 13. un 14. septembrī, un 14. septembris, starp citu, bija valsts svētku Liona, jā, brīvdiena, jā. 50 gadi bija miera periods. Jā, tad tu pareizi pateici, tad jautājums, kas būtu noticis, ja Vidzeme tiktu pievienota, varbūt arī visa Kurzeme, Maskavai tajā reizē, jā. Tātad Maskava jau tajā laikā bija zelta ordas nodokļu maksātāji ar visām tradīcijām, cilvēku sēdināšanu uz mietas, līdzināšanu āleņģos. Mēs zinām, kas notika Novgorodu, kur nodedzināja pēc tam arī Ivans Bargais. Mēs zinām, kas notika, teiksim, ar Pleskavu, ar Tvēru, ar visām pārējām kņazastiem, kuras tika apsīstas. Viss tās, kas pretojas Maskavai. Jā. Kas būtu noticis? Tas pats, laikam, kas Vidzemē pēc Jāņa Briesmīgā. Un tad ir jautājums, vai visas šīs 14 mūsu mazās satekles, autīnas un pārējās varētu, teiksim, jā, tad šai visai Mongoļu tatāru impērijai stāvēt pretīm. Jo kas bija? Ja, piemēram, kāds Maskavas kņazs nevarēja ievākt kaut kādus nodokļus kaut kādā vietā, tad ko viņš parasti darīja? Viņš brauca uz Ordas galvaspilsētu, nāca karaspēks, kur varēja gan 100 000, gan pārsimt tūkstoši, ja, un tā pilsēta vai tā kņazis tika iznīcināta, cilvēki tika nogalināti, sievietes tika aizvests. Tad loģiski, ja viņš nevarētu šeit kaut ko izdarīt. Tad Peniķis ārkārtīgi interesanti, bet kas ir atkal? Pēc šīs Smoļenas kaujas viņa lēņa īpašums tiek palielināts. Viņš dabūja vairāku arklu platību, atkal zemi viņam piešķir, jā. Attiecīgi, tātad šis mēsters Plettenbergs, viņam bija tādas tiesības. Un viņš bija atbrīvots no nodokļiem, tad viņš bija muižnieks. Mums šis uzvārds ir zināms, jā. Bet, cik es zinu, arī Kiršteina uzvārds figurē diezgan sen. Lasot pavisam nesen studējot Kurzemes hercogistes vēsturi, es ar šo uzvārdu saskāros. Kurzemē, man nav, teiksim, es to nevaru pašreiz neko pateikt, jo mani šie radi visi ir piebalgs, tiem Kirštēniem, kas ir no vecpiebalgs. Man ir izdevies no arhīva dabūt sākot ar 1800 kaut kādu 7. gadu pirms Napoleona laikiem, ja, teiksim, vistos. Bet pārējiem tālāk, tātad ļoti izcils, manuprāt, ļoti izcila personība un ļoti maz pētīt ir Steinhauere. Mēs zinām, ka Jānis Steinhauers bija dzimis dzimtcilvēku ģimenē, viņi ienāca Rīgā, ienākot Rīgā, viņi nodarbojās ar mastu šķirošanu, un te es arī paņēmu drusciņu, un kas ir interesanti, ja, ka viņš ir jau... Mikrofonā lūdzu. Jā, tad viņš kaut kur 18. gadsimta sākumā ir dzimis tā kā pati bijis dzimtcilvēks, bet, nevar pierādīt kaut kādā veidā, jā, vai tas ir bijis, vai tas nav tā bijis, vai ne. Un miris 1737. gadā,
Un tad viņam ir dēli, viņam bija 3 laikam mūžas Rīgā. Bet tas arī nebūtu svarīgi. Bet kas ir? Jautājums ir, kāpēc latvieši, kuri vēl 14. gadsimtā bija šo mūžu īpašnieki, zaudēja savas tiesības? Nu, mēs jau runājām, jā. Latvijas laikam tomēr ir pēc savas dabas drusciņ labticīgs. Viņš pārdod ātri, tāpat kā tagad pārdod mežus vai zemi. Viņš vāciešiem iztirgoja, jo civiltiesiskā kārtībā viņi daudz šos īpašumus zaudēja. Tad Steinhauer tieši otrādi viņu uzpirka no bankrotējušiem vācu baroniem īpašumus, un tad Rīgas, ko vācu mūžnieki izdarīja? Viņi izveidoja korporācijas, noslēgtu vidi, jā, paiet 100-200 gadu, tad jūsu vecais tēvs ir bijis mūžnieks, jūs varat būt mūžnieks, jums ir ģerbons, kaut kāds latvietis, tur teiksim, viņam 3-4 mūži, bet piedodiet, viņam taču vecais tēvs ir no dzimcilvēkiem, jā. Nu, tad ir ārkārtīgi interesanti, ka Steinhauer vairāk tiesājās ar Rīgas rāti, lai atzītu viņu tiesības, jo namnieki varēja būt tikai cilvēki, kas nav dzimuši no dzimcilvēka un kuri ir tā kā vācieši uzskatīja, bet vācietis nebija tautība, tā bija kārta, izglītots un tā tālāk. Nu, Steinhauers arī, protams, runāja vācietis, ka viņš bija izglītots, un viņš arī šo tiesu vinnēja, jā, un arī viņa dēli, un tā dzimti plaši sazarosies, bet viņš bija bagātākais faktiski Rīgas mužnieks, jā, savām 3 mužām, un viņam bija lielākās papīra dzirnavas, tā saucamā papīra fabrika, jā. Bet ja mēs ieskicējam mazliet, labi, aristokrātija, tas ir ārkārtīgi svarīgi, īpaši latviešiem, tāpēc, ka mums tas mīts ir ļoti spēcīgs un dzīvotspējīgs par to, ka mēs tādi kalpi vien esam. Bet ja mēs paņemam tos, tā saucamos dzimcilvēkus tajā laikā, kas tas dzimcilvēks? Tas ir tāds vergs vai tas ir tāds pilnīgi beztiesīga būtne, kur visu savu dzīvi cieši? 2 vārdos. Jā, te ir ļoti vienkārši. Tātad Livonijā visi bija brīvi cilvēki, pieņemot kristietību. Viņiem bija tiesāšana, viņi visi nesāja ieročus, jā, un viss tas bija zināms. Pirmās tiesības iegūt dzimts īpašumā Livonijā tika dotas ar Sigismundu 2. augusta privilēģiju. Tātad jau poļu karalim pārņemot šo Livoniju, jā, Polijas Lietuvas sastāvdaļa. Atceramies, tātad Sigismunds 2. poļu laiku pirms Zviedriem, viņš izdeva privilēģiju un muižnieki ieguva lēņu dzimtas dzimts īpašumā. Un tad sākās, ja dzimts īpašumā iegūstot šo mūžu, tad arī tās zemnieku saimniecības vai algotie cilvēki, kas bija kalpi tur strādāja, ja, viņus pamazām pārvērta, ja, par tā kā dzimts cilvēkiem. Bet kas bija samērā ļoti viegli, ja, šī klaušu sistēma, teiksim, tur bija jāstrādā gadā, bija noteikts dažas dienas, un tas bija samērā visu vēl tā, bet kad tika savilkta josta, ja, josta tika savilkta, pēc tam, kad poļi zaudēja vidzemi Zviedriem, un Zviedri daudziem šiem te mužniekiem, jo, kā jau es teicu, Latvijā jau šie mužnieki nebija tā kā Francija, tur 1000 gadu vecs dzimtas, tie bija tie paši ordeņi vai ne karavīri, kuriem kaut kas bija izlēņos, daudzi bija paši sagrābuši kaut kāds īpašums, papīra nebija kārtība, un ko Zviedri teica? Ja kaut kāds dokuments nav kārtībā, viņi nacionalizē, to sauc par mužu redukciju, un iztaisīja visu šīs mužas pa valsts mužām, jā, kur bija samērā vēl, teiksim, brīva sistēma, bet Zviedriem vajadzēja naudu valsts kasu papildināšanai. Viņi tā kā Krievu kolhozā lika vai ne tiem zemniekiem strādāt. Protams, pievienojot vidzemi un kurzemi Krievijai, jā, faktiski sākās šī īstā dzimbūšana, kur pamazām tāpat kā kolhoza aizliedz pārvietoties, jā, un tas jau viss notika pakāpeniski iesūcot it kā iekšā, bet Livonijas periods bija faktiski visbrīvākais, ja mēs zinām šiem zemniekiem, un tā kā tas ar laiku. Bet ja mēs pieskaramies, mēs ejam atpakaļ pie aristokrātijas, latviešu, tad mēs varam teikt, ka tie cilvēki, teiksim, tāda rietumu aristokrātija, ja, vai ieceļotāja aristokrātija, vai tie bija zviedri, vai poļi, vai vācieši, vai dāņi, lietuvieši, viņi faktiski ļoti daudz apprecēja arī vietējās sievietes, ja, viņi tā kā nacionalizējās, tas, ka viņi lietoja citas valodas, varbūt viņi arī paralēli latviski runāja. Pilnīgi pareizi, jo vispār cik tad ir bijuši, ja? Bruņinieki ordeņi, kā tu domā, jā. Teiksim, lasot skolas grāmatas, radās tāds iespējas, ka 10 000 iebrauc, kas kolonizē nabaga, teiksim, Livoni. Tā jau nebija, viņi vispār bija tikai pāris simti, jā, šie ordeņi bruņinieki. Un tie bija vīrieši bez sievietēm. Mūki. Un kāpēc viņi to varēja izdarīt? Tāpēc, ka, ja, piemēram, pirmie kristījās līvi, jā, tikko viņi bija kristīti, viņi kļuva par brīviem cilvēkiem, viņiem bija, teiksim, lēņu līgums, viņš tāpat bija vietējais valdnieks, vai tas bija Kaupo, vai tas bija kāds cits, un viņš uzreiz ņēma palīgā
vācu ordeņu bruņinieku, lai nokārtot savus rēķinus ar Igauniju, ja, kas viņu, teiksim, tur tā un šitā. Nu, atceramies, Tālivaldes, ja, kurš faktiski nevienā dokumentā nav saukts par karali, bet par zemes vecāko, ja, viņu sadedzināja Igaunijai, teiksim. Tad viņa dēls savukārt piepalīdzot šiem ordeņbruņiniekiem Atrībās. un piepalīdzot jau kristiešiem līviem aizgāja, ja, nebija jau ne tautība tajā laikā svarīgi, ne arī tas, ka, teiksim, līvi bija igauņu radinieki, neviens jau nepētīja, ja. Viņi bija kristieši, tie bija pagāni, un tātad gāja tos pagānus vai nepievērš kristīgai ticībai un atbilstoši tā laika goda izjūtām apsitā, ļoti elementāri, un tad tu pareizi pateici. Ar ko tad viņi precējās? Viņi precējās pirmkārt ar vietējām, ja, sievietēm, otrkārt ņēma laupījuma pagānu sievietes, kuras, teiksim, pārvērta, ja, gan par sievām, gan arī Rīgā atver 4 priekamājas, starp citu, ja, kurās bija šīs te lietas, un protams, ka tā nebija nekāda, nu, teiksim, mūsu izpratnē cilvēku tiesību paradīze, ja, 13. gadsimta, 14. Vispār jau gadsimta tāds nebija. Bet viņa bija brīva, bet ņemsim vērā to, ka gan Rīga, gan Tallina, gan Tērbata, viņas bija brīvas pilsētas kā tādas, kur arī pilsētnieki bija trešā vara, ja. Un zinām, kāpēc notika reformācija. Tā kā arhibīskaps taču arī karoja ar ordeni un bija iekšā savstarpēji strīdi, bet vēl bija brīvie pilsētnieki. Ja? Un, piemēram, ja lasa Livonijas kroniku, tad jau tur ir smieklīgas lietas aprakstīts, ka, piemēram, katreiz bija tradīcija tur vai uz Jāņiem Tallinā piekaut muižniekus, ja vietējiem, teiksim, kalpi, nu ne kalpiem, bet no amatniekiem, būršiem, zeļiem, kas bija igauņu vidzemnieki. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi pārdzērās. Muižnieki no laukiem veda pārdot, ja, savus ražojumus, un tad tur reizi gadā, ja, viņiem teiksim, Ruso kronika palas, tur, protams, tur viss tās dzeršanas un kautiņi tā tālāk. Nu, tas jau liecina par to brīvības pakāpi. Bet tu pareizi pateici, tās visas ir baltiešu, un pareizi būtu saukt viņas nevis pa vāciešu vai latviešu, bet pareizi būtu saukt pa baltiešu dzimtām. Viņš bija baltiešu, viņš bija jaukts, jā. Un kāpēc tagad, piemēram, antropoloģi Deniso un visi, Tartu universitāte tagad jau gēnu pētniecību un visādas apakšgrupas tur pēta baltu, bet antropoloģiski igauņi nav radniecīgi somiem, kas ir ārkārtīgi interesanti, jā. Igauņi radniecīgi zemgaļiem. Un mums daudz saka, zemgaļi taču dzīvo tur vai ne tikai tagad Zemgalē, bet aizmirst, ka zemgaļi jau dzīvoja arī labajā krastā, teiksim, vēl 13. otrā pusē Daugavai, un arī jaukti viņi dzīvoja ar līviem, un zemgaļi dzīvoja arī tagad Igaunijas teritorijā, jo simtiem gadu faktiski jau jaukti dzīvoja. Šie zemgaļi kopā, bet kas ir ārkārtīgi interesanti, ka viņi faktiski ir tos garās sejas, lieli augumi, jā, viņiem ir daudz kas kopīgs, jā. Un tāpēc tāpat ar šiem baltiešiem, kurš tur bija, kurš tagad var pateikt, vai ne, piemēram, Bīrons, kas viņš bija Bīrons, jā. Krievi raksta, ka viņš ir bijis, zināmā mērā, teiksim, arī vācu baltu vēsturnieku raksta, ka viņš ir bijis Kalmuižas, Kalpones un vecā Bīrona dēls, jo viņš perfekti runāja latviski. Kā mēs zinām, ka viņš perfekti runāja latviski? Mēs zinām ļoti vienkārši izlasot Andreja Johansona Eiropas kultūras vēsturi. Katram aristokrātam Pēterburgā, teiksim, braucot pa ielu, priekšā skrēja tā saucamie skrējēji. Bija tāds speciāls amats, jā, teiksim, ja jums bija vismaz jau kaut kāda grāfa kārtība, jūs bijat firsts, baroniem varbūt tas nebija, tad skrēja 2 vai 4 skrējēji pa priekšu, un ļoti slavens, kā mēs sakam, maratonis, kas tur varēja skriet 10 kilometru, bija tāds Jānis no Vidzemes, es to uzvārdu vairs neatceros, jā, kurš varēja skriet, teiksim, pusdienu bez apstājas, un viņš strādāja pie Bīrona par šo skrēju Pēterburgā. Tā kā Bīrons aizbrauc uz Pēterburgu, brauc pa Pēterburgas ielām, kā zinām, vai ne, favorīts. Carians, tā viņi skrien pa priekšu, un pēc Bīrona nāves, viņš bija dzimts cilvēks, šis skrējējs, viņš ieguva brīvību, pārcēlās uz Lielbritāniju un uzrakstīja atmiņas. Ja? Tad iedomājas, kāda bija izglītības pakāpe cilvēkiem 18. gadsimta beigās, teiksim, ja, kaut kur. Viņš raksta, ka viņi latviski sarunājās. Viņš to ir uzrakstījis, tas ir minēts Andreja Johansona kultūras vēsturē. Mēs jau vēl neesam pieminējuši vienu no Krievijas ķeizarienēm. Mums nav faktiski tad mums ir 2 jāpiemina, ja, piemēram, arī Katrīna, kuru Latvijā, piemēram, interesē Marta Skauronska, kas viņa bija, ja, viņas vēsturi mēs neminam, teiksim, Katrīna pirmo. Tā pašā laikā Krievijā ir ļoti daudz, ir vācu balti pētījuši, ja, bija viens variants, ka viņi varētu būt tā kā igaunieta, bet, tomēr Par Martu? Atzīst, jā, ka viņa ir bijusi latvieta, latviešu zemnieku meita, jā. Glika, un kas ir interesanti, viņas meita ir Elizabete, tā jau arī bija imperatrīse Latvijas, kā mēs sakām, jā, tātad viņa bija Elizabete puslatviete, bet kas ir vēl interesanti, ko Krievu, tātad šie heraldikas pētnieki raksta,
ka viņai bija, un kā atklāja, ka viņa ir vairāk bijusi latvieta, viņas brāli sauc Jānis. Nevis Jānis, bet Jānis Krūze. Un viņš dienēja pie Zviedriem karaspēkā kā bundzinieks vai kaut kas tāds. Un tad Katrīna I jau pēc Pētera lielā nāves pasauc viņu uz Pēterburgu, un tad šis Jānis, viņa brālis, tad viņai bijuši 2 brāļi un laikam 2 vai 3 māsas, visi ir dabūjuši, ieguvuši hercogu titulu, kas ir atkal ārkārtīgi interesanti, kas nevienu Latviju neiecēja, jo viņi, protams, tur palika, nu viens ir tur ar francūzi, cits ir ar vēl kaut ko precēs, bet tas atkal ir ārkārtīgi interesanti, jā, par šo dzimtu. Tā kā tu pareizi pateici, ka teiksim, ir bijuši daudz un dažādas šīs dzimtas, un jāsaka, nu, ka mēs varam apbrīnot, cik daudz mēs esam zaudējuši, jo faktiski Latvija ir vienīgā tauta Eiropā un vienīgā valsts, kas 20. gadsimtā ir zaudējis vairāk kā pusi savu iedzīvotāju. Mēs esam zaudējuši vairāk kā 1 miljonu. Mēs 20. gadsimta sākumā bijām 2 miljoni, tāpat kā Somi, tikpat daudz kā Dāņi, kā Norvēģi. Somi tagad ir 6? 5, teiksim, 5 un tur ārzemnieki, bet viņas visi ir, nu, teiksim, Norvēģi, Dāņi, Somijas ir apmēram 5 miljoni. Nu, sliktākā gadījumā varētu būt 3,5 kā Lietuvā, jā. Un tad atkal tagad attienām filmu, kāpēc mēs par to runājam. Nu, man arī te teica, nu, ko tu te, kas tur sakars ar latviešiem? Es saku, bet, nu, tu padomā, jā. Vai Latvija varētu iegūt neatkarību 18. gadā, un kā mums stāstīja skolā, Ļeņins mums, Krievi saka, tā mums Ļeņins iedeva, mēs sakam, tur latviešu trēlnieki izcīnīja. Ja vācu ķeizariskais karaspēks nebūtu sakāvis cara Krievijas karaspēku, jā, un šeit neatrastos, un Brestas miera līgumā Krievi uz visiem laikiem neatteiktos, ja būtu piespiest atteikties no Baltijas teritorijām, vai tad amerikāņi, vai briti, vai franči, vai itāļi atzītu neatkarīgu Latviju, ja nebūtu sakauts cara karaspēks pirms tam, jā, un nebūtu jau šeit šīs teritorijas ieņemts, vai ne, vai arī bolševiki būtu, teiksim, šo revolūciju pasludinājuši savā teritorijā. Nu, tāpēc ir ārkārtīgi daudz lietas, kuras vajadzētu pārunāt, jā. Par tām, bet tāpēc es saku, ka tu pareizi pateici. Manā izpratnē ar to es arī šobrīd nobeigtu. Nav ne latviešu, ne vācieši. Ir baltieši, jaukti, kur bija skoti, francūži, flāmi, latvieši, un mēs nevaram pateikt, kāds asins te ir. Redz, cik interesanti tēma, ka mēs principā nevaram nu, šajā īsajā laikā tam visam iziet cauri, varbūt vēl apskaties, ko tu nepateici, ko tu gribētu pateikt. Tā kā mums palikušas ir kaut kādas 8 minūtes apmēram. Bet runājot par ķeizarieņu tēmu, es gribētu teikt, ka Mindaugas sieva arī bija latvieta. To arī mēs neesam tā karalieni. No labi, Visvaldim, kas bija Visvalds pēc tautības, tu zini, Jersiks Visvalds. Nu, faktiski viņam bija vislielākā teritorija. Nē, viņa tēvs ir no Polskas Jūrikiem. Tātad tēvs ir vikingu pēcnācējs, māte latgaliete, bet sieva ir lietuviete viņam, vai ne? Un meita savukārt radīja tātad, nu, tad rēķinam, kas katrs ir. Bet kas ir, es te paņēmu no vēstu, kas ir mums dokumentē tie 14. gadsimta Latvijas mūža apsaimniekotāju uzvārdus, jā. Nu, vienkārši pārsmieties. Parāda man kaut vienu vācietis starp viņiem. Manegīns, Radiķis, Tomtegode, Tots, Peniķis, Aulis, brāļi Mažēķi, Grimeķis, Sirkāns, Gaiža, Drūkāns, Dumpjāts, Treinis, Gribonis, Mēvaldis, Kantebute, Stegebute, Taites, Angutis, Poja, Krūms, Pitke Jānis, Tautens, Sentots, Cielava, Karīts. Jā. Nu, es tālāk nesam tur simtiem. Jā. Bet vācieši nav. Vēl nē, vācieši faktiski 15. gadsimtā parādās pamaz, un 15. gadsimta jau sagaidot 16. gadsimtu, jā, viņi 41 fiksēti mūža īpašnieki. Jā. Tad jautājums, kur tiešām šie, nu, Peniķi mums ir, Tomtegods mums ir, Cielavs mums ir, vai ne? Steinhauer ir pavisam, tas ir ārkārtīgi interesanti. Viņi visvairāk ir Kanāda, viņi ir herhūtieši bija, un tad viņi daudz bija mācītāji, viņi pa visu pasauli ir izklīduši. Līveni ir pa visu pasauli izklīduši. Anatols Līvenis, teiksim, Lielbritānijā vai ne, un tā tālāk. Tā kā šīs dzimtas ir ļoti daudz. Bet redzi, un tālākais, ar ko mēs varētu nobeigt, nu labi, aristokrātija nav vairs tāda nozīme tagad, jā. Bet tad sākam elite, un tad ir atkal Krievijā tagad sāk pētīt, kāpēc, piemēram, Vācija varēja atkopties. Dažos gados, Vācija 50. gados bija ekonomiskais brīnums, Krievija vēl tagad nav ekonomiska brīnuma, jā. Viņi jau brauca Mercedesos,
Tāpēc, ka Vācijā bija visas saglabātas, visas šīs dzimtas, jā, vienalga, vai tā bija aristokrātija, teiksim, tāda, vai tā bija industriāla aristokrātija vai finansiāla aristokrātija. Porsche uzreiz sāka ražot automašīnas, Bosch sāka ražot, jā, dažs tur bija ielikts cietumā, viņi izlaida no cietuma ārā, un viņa ģimene turpināja šīs tradīcijas. Un, ja jūs Latvijā apsitiet, piemēram, tur saldumu kaut kādu ražotāju ķuzi, ja mēs mēs, ja, teiksim, bolševiki noklapē, teiksim, Hirša radina, Hirša emigrēja, bet atņem viņa īpašums, jā, visi rūpnieki tiek iznīcināti, paņem arhīvu augšā Rīgā cara laikos, ko tagad Krievi saka Ruso Balti, jā, tur neviena Krieva tajā rūpnīca nav, es paskatījos, Ruso Baltik franciski, viņi ražoja beļģu mašīnas pēc licences, konstruktori, vācieši inženieri, latvieši, šveicietis viens, jā, beļģi. Blakus rūpnīcas motors, pirms Pirmā pasaules kara, konstruē un ražo labākos pasaulē aviomotors, jā, tikko brāļa Raiti, jā, gadsimta sākums Rīgā jau ražo pilnā sparā, jā, atkal Vefs paņem, Irbīte, lidmašīnas, motociklus, jā, ar elektrisko starteru, kur tikai 50. gados patentē, viss šeit ir, kur viņi ir, paņem Latviju enciklopēdiju, ko Bļodnieks izdevis Amerikā, paskaties, cik NASA strādā, 10 latviešu inženieri, paskaties Boeing konstruktors, paskaties B-52 bumbvedēju konstruktors, pilns ar latviešu uzvārdiem, Irbīte konstruē Kanādā, jā. Nu, saprotiet, tu to visu sagrāvi, un mēs visu laiku, kritiski, nevar atjaunot to ne industriālo, ne finansiālo elitu, tu nevar atjaunot 20 gados, tu nevar no kolhozniekiem iztaisīt, teiksim, lielbaņķierus vai lielrūpniekus, ja, tāpēc jau tie pareksi, laventi, visādas, bodes kaut kādas un tā tālāk, vai ne? Nu, tā. Jā, faktiski es gribētu teikt, ka mēs gandrīz esam beigu punktā, ka, klausoties visu šo informāciju, un paldies tev par tādu bagātīgu materiālu, ko tu esi sagatavojis, ka šo mītu, ka ko mēs latvieši mēs vienmēr esam bijuši pie kāda, un mēs faktiski viņu lupatās tikko sasitām, un ar tā domāšanu ir pēdējais laiks mainīt to domāšanu, apzināties sevi kā nāciju, kā pilnvērtīgu nāciju ar valstiskumu tradīcijām, un šīs tradīcijas, valstiskuma tradīcijas ir jāizvērtē arī atbilstoši vēsturiskajiem panākumiem, jo man var nepiekrist, protams, jebkurš, bet manā uztverē vēsturi mums māca tikai to, ka mēs nevienam īpaši ticēt nevaram, ne austrumos, ne rietumos, tāpēc, ka mēs esam pārdot vairākas reizes, un principā šī baltiešu solidaritāte un konsolidācija tā ne tikai 20. gadsimtā, bet arī 13., 14. un 15. gadsimtā ir nesusi tādus augļus, kādi mums, teiksim, Eiropas mērogā mēs nekad neesam bijusi tik stipra valsts kā Livonija, un nekad neesam bijuši pat tādi kā Kurzemes hercogisti, ar tādu ietekmi, ja, šobrīd Latviju, un iespējams, ka tas ir ceļš, pie kura vajadzētu strādāt, sākotnēji mainot savu domāšanu un savas vēstures apziņu. Jā, un faktiski Livonija pēc Plettenberga nopļunduroja, kā tu pareizi pateici, jā, to pašu Baltazaru Rusovu palasot 50 gadi miera, radīja nepārtrauktu uzdzīvi, dzeršanu, kāzas 2 nedēļu garumā, jā, līdz ar to visi aptaukojās, un faktiski līdz ar to arī šo Livoniju zaudēja, un Kurzemes hercogiste, tas drusiņi varbūt jau bija impērija laikmets un mazāks, bet tev ir taisnība, un varbūt mums tagad ir vairāk jādomā, teiksim, par to savus gara aristokrātijas radīšanu, jā, un elites radīšanu visās nozarēs, un tam ir vajadzīgs laiks, un es domāju, ka pesimismam nav absolūti nekāda pamata, vai ne? Mums nevajag klausīties tos cilvēkus, kas te mūžīgi vaimanā, jā, un kaut ko dara, un es nobeigšu varbūt vienu piemēru, ka Latvijai vajadzētu mazāk skatīties un kopēt citus, bet vairāk, teiksim, attīstīt savu alternatīvo dzīvesveidu, kā tagad mums ir tāds izcils Varis Bokalders, kas ir viens no Ziemeļa Eiropas vadošajiem, teiksim, tāda alternatīva dzīvesveidu sludinātājiem, jā, jo Latvija ir dzeramais ūdens, Latvija ir bioresursi un Latvija ir augsne. Tas ir 3 lietas, kas ir vērtīgāks kā nafta un kuras pasaulē nav daudz vairs. Jā, jo mēs zinām, ka tas pat dzeramais saldūdens ir 2% no visu ūdens daudzuma. Latvija ir strateģiska
Jā, savu bagātību ziņā, un tas ir labi, ka tik liela teritorija, relatīvi liela, kā mums ir 2 miljoni, bet ko mēs sakām, mēs esam nabagi, mums te nafta dārga, jā, mēs brauksim uz Angliju strādāt. Mēs neesam izpētījuši, cik mums pašiem tās naftas ir. Mēs tev to pat neesam izpētījuši. Kā mums Zviedrija, piemēram, ir pieņemusi programmu atteikties no fosilās enerģijas. 40% pašreiz automobiļu Zviedrijā nelieto fosilu enerģiju, jā. Visa Stokholmas municipalitāte, visa administrācija brauc ar biogāzi, ko viņi iegūst no kanalizācijas savas sistēmas. Jā. Kāpēc viņi iepērk mūsu granulus no Latvijas? Ko mēs darām? Mēs pārdodam granulus, samaksājam nodokļus, iepērkam gāzi no Krievijas, vai ne? Tas ir jautājums. Tas ir pašapziņas jautājums. Protams, bet ar pašapziņu, ar cieņu pret sevi un ar savu vēsturu zināšanu viss sākās. Un, ja mēs arī analizējam šo te vēsturu, mēs redzam, ka mūsu uzplaukums, tautas nacionālais uzplaukums ir ļoti cieši saistīts ar mūsu lauksaimniecības, zemniecības uzplaukumu un ļoti cieši saistīts ar rūpniecības uzplaukumu. Nevis ar kaut kādu banku sektoru, nevis ar kaut kādām tirzniecībām un no tirgus šķūņu celšanu rūpnīcu vietā. Respektīvi, protams, ka tas ir tas, par ko mums katram ir jādomā, jo tā kopējā domāšana un kopējā virzība, vismaz domās uz to, iespējams varētu arī valsts politiku kaut kādā ziņā ietekmēt, iespējot. Tu aizskāri ļoti svarīgu tēmu, par ko tu vari taisīt šeit raidījumu, un te, piemēram, arī profesors Taivans to pats, kāpēc attīstās BRIK valstis, jā? Tur Brazīlija, Indija, Ķīna, kāpēc uzplauk Dienvidu Austrumāzijas valsts, kāpēc 5 līdz 10 bērnu sistēma ir godājama, teiksim, Amerikas konservatīvo mazpilsētu vidē vai Krievijas pareizticīgo kopienas, kas ir ārpus Krievijas. Ja mēs zinām, ka tur tūkstošiem cilvēku ir tāds kopienas, teiksim, Meksikā, Argentīnā, Amerikā un ortodoksālo jūdu vidē. Ja. Viņiem ir goda lieta 5, 7, vidēji, piemēram, Amerikā viņiem 7 bērni. Ja. Ko mēs darām? Jā, mēs sakām, tas nav ticības jautājums, bet materiālais jautājums. Jā, ka mēs palielināsim tur piemaksas kaut kādas, tad nebūs mums 1,5, būs 1,7 bērni. Jā. Bet tas atkal ir jautājums, vai mums ir pareizs dzīves modelis, vai mēs esam pareizi izveidojušies, vai Eiropa, teiksim, galīgi nestagnē, kas mūs gaida nākotnē un tā tālāk. Bet tu jau pieminēji, tas ir garīgs, arī ļoti garīgs jautājums, jo šīs ģimenes pārsvarā ir garīgos modeļos. Un tas ir kaut vai tādā sīkumā, ja mēs tagad sakām eiro, ja visi ekonomisti atzīst, ka vienā monetārā sistēmā spēcīgā valsts vienmēr nosūc vājāko, ja ne ar naudu, tad ar resursiem. Cilvēku resursiem mums aizbrauc, ja cilvēki jau 100,000, un mēs sakam, nē, tas ir tikai pagaidām, viss ir labi, mums Latvijas banka pareizi dara, ja, tad mums nav elites, kas spēj pieņemt lēmumus un novērtēt, ja, izdarīt secinājumus no tā, kas ir noticis. Teiksim. Tur jau var pieņemt nepareizi lēmumu, bet tu labo viņu pēc gada vai 2, bet mēs tikai maļām, nē, Grieķi sabruka, Spāņi sabruka, visi šīs valsts, kam bija 7 līdz 10% attīstība, pirms pievienošanās Eirozonai ir sabrukuši, jā. Itālija ir pēdējā. Mēs sakam, nē, mums izdosies, jā, un tā tālāk. Vienkārši mums tā elite ir pārāk vāja, jo to var nopirkt. Es neticu, ka Dombrovskis, kur es pazīstu personīgi, kā normāli cilvēki, es neticu, ka viņš nav Latvijas patriots. Vienkārši šie materiālie līdzekļi, šī materiāla ietekmēšana ir tik spēcīga, ja, ka šie cilvēki nespēja pretoties, jo ne banku lobbyiem, nekam pretī šiem materiāliem ietekmes, visi ir cilvēki, viņi vienkārši nespēja, viņi ir diktātā. Es pat tādu teoriju piekritēs. Es domāju vienkārši, ka ir ļoti maz cilvēku, kas vispār var konkurējuši makroekonomiskās teorijas un izdiskutēt. Jo mums taču bija tā, ka ja kāds pateica savu viedokli, viņš pat bija Smirnovs, man liekas, no vienas puses cietumā tur ieliek. Par to tikai, ka viņš savu viedokli izteica. Jā. Nē, es domāju, saprot. Pat Krievija, ja tur ir 140 miljoni, tad viņi var 1,4 miljonu 1% uzlikt domātāji. Ja Latvijā ir 1,3 miljonu latviešu, tad mēs varam uzlikt, teiksim, 130 cilvēkus. Saprotiet, labi. Kritiskā masa. Labi, bet mums ir jābeidz raidījums, un viena lieta, ko mēs varam pateikt, mēs ar Aleksandru mēs varam... Mums ir domāšana, un mēs sev pieskaitām pie tiem, kuri neuzskata sev par kalpiem un dzilcilvēkiem. Jā, viens teikums ir tāds, ka vajag atcerēties, dārgie radioklausītāji, ka okupanti vienmēr, vai tie, kas grib jums uzkundzēties, grib iestāstīt, ka jūs esat absolūtās nulles, izkritoši kaut kur no rāta aizmugures, jā, un varētu klāstīt savus pārākumu teorijas. Jā. Tāpēc, un paši neko nevar. Domājiet ar savu galvu. Paldies. Jā, un atcerieties, ka latvieši ir laikam tādas armijas
Latviešu armija ir vienīgā, kur izsoļoja cauri, vēl Čehu korpusu divas, kas Krievijas impērija izsoļoja no rietumiem uz austrumiem. Katrīnas laikā 80% Krievu armijas augstāko virsnieku bija vidzemnieki. Ļoti interesanti. Ar to mēs arī beigsim, pasveicinot visus mūsu dārgos klausītājus un mīļās klausītājus. Īpašs sveiciens Kabānov kungam, kurš ir, kā izrādās, mūsu īpašs klausītājs, seko mūsu raidījumam. Paldies, un Izraels vēstniecei, kur noteikti arī sēž pie sava radio un uzmanīgi klausās mūsu raidījumu. Ar cerību uz tīru tādu drīz tikšanos šajā studijā ar jums, cienījamie. Un līdz nākamajai otrdienai jūsu TV laikmets, padevīgais kalps Roberts Klimovičs. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos!